Sveiki! Mēs šodien esam Iecavnieks un ko ražošanā. Mani sauc Sanita Celitane, es esmu ražošanas vadītāja. Un šodien labprāt jums varētu pastāstīt un parādīt to, kā tiek pārstrādāti lini. Ir viena ļoti liela jaudīga prese, bet šobrīd mums iet mazākā jaudas presītes, jo mēs spiežam pārtikas eļļu. Un pārtiku mēs vienmēr spiežam mazākos apjomos, tikai tāpēc, lai patērētājiem būtu vienmēr svaiga iegūstama. No bunkura virs linu sēklas iekšā. Šīs ir preses, kurās iekšā ir šneks, tātad mēs strādājam tikai un vienīgi ar augsto spiešanas tehnoloģiju. Tā darbība ir ļoti vienkārša. Iekšā šneks saspiež sēkliņas, rekur caur tām ribiņām tek eļļa ārā, un galā rekur veidojas tie, ko mēs saucam par linu raušiem, tas, kas paliek pāri no šīm sēkliņām. It kā darbība ir ļoti vienkārša, tikai un vienīgi mehāniskā spiešana, bet tas nozīmē to, ka mums ir linu kvalitāte ļoti svarīga. Var redzēt, jā, kā tā eļļa tek ārā jau no tām vanniņām, savācēja šīs tvertnes. Un tad tālāk šis te ir dzesētājs, lai tie linu rauši atdzistu. Un pēc tam viņi, kamēr vibrē, viņi padziest un krīt šeit iekšā maisa. Tam ir vienkārši mehāniska filtrācija. Ir arī pildīšanas līnijas. Vienas ir apšēļai līnija, viena ir lineļai līnija. Ir Paint-Eco. Viss šis ir krāsots ar krāsām beicēm, kas ir tapušas uz lineļas bāzes pamata.